Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā vajag saskaitīt algebriskās daļas, kad daļās saucēji ir dažādas izteiksmes. Tad jūs redzat pirmo piemēru, kur saucējā man ir 8a un 5a. Pirmais, kas jums jāizdara, ir jāsadala saucēju reizinātājos. Tad es redzu 8a, tas ir 8 reiz a, 5a, tas ir 5 reiz a. Un es saprotu, ka saucējā man ir viens un tas pats reizinātais a. Re, kur viņš ir šeit a, un šeit mainīgais arī a. Tāpēc, ko es daru? Es tajā kopīgajā saucējā saprotu, ka uzreiz varu uzrakstīt to mainīgo a. Pēc tam es redzu, ka pirmajā saucējā man ir reizinātais, jeb koeficients 8, bet otrajā daļā saucējā man nav astotnieka. Tāpēc, ko es daru? Es reizinu otru daļu ar 8. Tālāk skatos otru daļu. Otrajā daļā saucējā man ir reizinātais 5, re, kur viņš ir. Pirmajā daļā piecnieka saucējā nav, piecnieka kā reizinātāja. Tāpēc es reizinu pirmo daļu ar 5 un saprotu, ka es dabūšu jau saucēju ar reizinātājiem 5 reiz 8 un reiz a. Tad re, kur būs mans kopīgais saucējs. Tagad atliek man sareizināt skaitītā. Tad 5 reiz 1, uzrakstīšu sīkāk, 5 reiz 1 plus 8 reiz 1. Tā sīki var arī nerakstīt, var uzreiz uzrakstīt kā 5 plus 8, vai arī uzreiz var uzrakstīt kā 13. Un pārakstu saucēju. 5 reiz 8 ir 40a. Un tagad pārbaudu, vai es varu kaut ko saīsināt vai nē. Redzu, ka nē, tad šī daļa man ir atbilde. Izrunāsim vēl vienu piemēru. Skatos. Pirmajā saucējā man ir 32. Otrajā saucējā koeficienta 32 nav. Tad es reizinu otru daļu ar pirmās daļas saucēja reizinātāju 32. Tālāk es redzu, ka pirmajā daļā man ir y, mainīgais y, un otrajā man ir y kvadrātā. Tad es saprotu, ka šeit saucējā man ir viens mainīgais y, otrajā man ir y reiz y. Tad es skatos, ka pirmajā saucējā man nepietiek ar vienu y. Tāpēc es ar to sareizinu. Sareizinu, super, un tagad varu uzreiz uzrakstīt saucēju kā 32 y kvadrātā. Un tagad man vajag iegūt skaitītāju. 1 reiz y dot man y plus 32, jo 1 reiz 32 ir 32. Redzu, ka neko saīsināt es nevaru, jo skaitītajā man ir plus, tāpēc tā arī daļu atstāju. Izrunāsim vēl vienu piemēru. Dažreiz var gadīties tā, ka saucēji ir izteiksmes, kuras vispār nav vienādas. Kā piemēram šeit. Man ir saucējs C, un man ir C mīnus 26. Galvenais vajag saprast, ka C un C, tajā, kur ir mīnus 26, nav viens un tas pats. Tas nav reizinātājs. Es taču meklēju kopīgos vienādus reizinātājus. Bet tur ir starpība. C mīnus 26. Tāpēc, ko es daru? Es reizinu pirmo daļu ar veselu izteiksmi C mīnus 26, bet pirmo daļu es reizinu ar C. Tāpēc mans saucējs būs C reiz C mīnus 26. Tagad
sareizinu skaitītājus un saskaitu. Tad būs C mīnus 26, jo 1 reiz C mīnus 26 ir tas pats C mīnus 26, plus mainīgais C. Nu, tagad redzu, ka man vajag savilkt līdzīgos saskaitāmos, un man būs 2C mīnus 26. Saucējā man būs C un C mīnus 26. Tā, protams, es skaitītajā varu iznest kopīgo reizinātāju 2, bet tik un tā neko saīsināt es nevarēšu. Jo iznesot 2 pirms iekaviņas, man iekaviņā būs C mīnus 13. Tāpēc, tā arī atstāsim. Un beigās izrunāsim pašu pēdējo piemēru, tādu grūtāku piemēru. Tātad šeit jūs redzat, kā saucējā man ir izteiksmes, kuras no sākuma man vajag sadalīt reizinātājos. Kāpēc? Jo tur ir izteiksmes, kuras, es redzu, ir diezgan grūtas, tad kaut kāds viltīgums tur būs, tad man vajadzēs sadalīt reizinātājos. Tā, ko es iegūšu? Tā, rakstu skaitītāju, un saucējā man būs 5 un C mīnus 9. Jo, kāpēc 5? Redzu, kā 5C un mīnus 45 dalās ar 5. Tā, pēc tam pieskaitu otru daļu, un otrajā daļā es saucēju sadalīšu arī reizinātājos. Tur es redzu, ka es varu iznest pirms iekaviņas C, un man paliks 9 mīnus C. Tā, vienāds. Un tagad, ko es darīšu? Es redzu, ka man C mīnus 9 un 9 mīnus C nav vienas un tās pašas izteiksmes. Tad viņas ir gandrīz vienādas. Tāpēc, ko es darīšu? Es samainīšu vietām 9 un C, un pirms iekaviņas iznesīšu mīnus zīmi. Kā tas viss izskatīsies? Tā, ko es izdarīšu? Piemēram, paņemšu pirmo daļu un to mīnus uzrakstīšu pirms daļas. Varu arī skaitītajā uzrakstīt mīnus 1. Var arī tā būs varbūt arī vieglāk. Rakstu piecnieku un rakstu 9 mīnus C. Jā, 9 mīnus C. Pieskaitu otru daļu, un tur neko vairs mainīt nevajag. Paliek 9 mīnus C. Tātad es redzu, ka tā iekviņa 9 mīnus C saucējā man ir gan pirmajā daļā, gan otrajā. Tāpēc reizināt pirmo vai otro daļu man nevajag ar to iekviņu. Tāpēc es pirmo daļu reizināšu ar C, otru daļu reizināšu ar piecnieku. Tā, un es iegūšu mīnus C plus 5, un saucējā man būs 5C un iekviņa 9 mīnus C. Tā, saīsināt atkal neko nevaru, tāpēc arī tā atstāšu šo daļu. Paldies par uzmanību, visu labu!